Sirsnīgs sveiciens visiem jaunajā gadā. Šodien pie mums viesojas Jomas talantu istabā Latvijas Handbola federācijas ģenerālsekretārs Andrijs Brencāns un Latvijas čempionvienības Dobeles Tenaks, kā arī izlases spēlētājs Nils Kreidsbergs. Sāksim ar jums. Kā jūs nokļuvāt ģenerālsekretāra amatā? Kā es nokļuvu ģenerālsekretāra amatā? Stāsts ir ļoti garš. Tas droši vien ir jāsāk tad ar, kā jau viss pasakas, ar 30 gadu vēsturi, bet to es nedarīšu. Tad es sāku spēlēt handbolu. Savukārt pirms pusotra gada man mūsu handbola federācijas prezidenta kandidāts Mārtiņš Bičevskis piedāvāja ieņemt šo posteni. Es piekritu, ņemot vērā man iepriekšējo pieredzi, 12 gadus būdams handbola federācijas prezidenta amatā un pēc tam viceprezidenta amatā. Zinot manas spējas, manas zināšanas, kvalifikāciju, tika man piedāvāt šādu iespēju. Un es piekritu. Un jūs esat apmierināts ar to, kas šobrīd? Jā, es esmu apmierināts, esmu priecīgs ar komandu, kas strādā šajā brīdī mūsu handbola federācijas ofisā, ar jaunās paaudzes spēlētājiem, treneriem, aktīvistiem, kuri iesaistās mūsu handbola dzīves tādā lielā mērā atsvaidzināšanas procesā, piedalās aktivitātēs, paši ģenerē, kur vēl lielāks prieks. Šobrīd notiek pasaules čempionāts Katarā. Jūs tur arī bijāt, teiksim, pieredzes apmaiņas nolūkos? Jā, šajā brīdī notiek šis čempionāts pasaules Katarā. Es tur biju, es biju uzaicināts uz ģenerālsekretāra sanāksmi, kur piedalījās pārstāvji no 180 valstīm. Starptautiskā handbola federācija uzņem, apmaksā visu lidošanu, dzīvošanu un arī seminārus. Semināri bija veltīti tieši sporta veidu attīstībai, kādā veidā strādāt ar potenciāliem sponsoriem, ar valdībām, ar pašvaldībām. Protams, daudzām valstīm tas ir ļoti atšķirīgs līmenis. Grūti ir mūs varbūt salīdzināt Nigērijas un Austrijas handbola federācijas, kuras abas divas sēdēja, kura federācija pārstāvji sēdēja zālē un klausījās, katram ir savas problēmas. Bet varbūt kaut kas bija noderīgs, ko paņemt darbam federācijā un darbā ar izlasi? Darbam ar izlasi šīs noderīgākās lietas noteikti paņēma mūsu izlases treneris Uģis Vikstrēms, kurš arī bija, jo tur bija uzaicināti arī visu izlašu treneri galvenie. Es paņēmu svarīgas lietas, kas ir mūsu darbam ar mūsu ofisu, ar atbalstītiem sponsoriem. Tik uzsvērt vēlreiz šī spēja strādāt komandā, jo visu sporta veidu federāciju ofisi ir nelieli. Cilvēki ir tikai nedaudz, 3 līdz 5, kā nu kurā federācijā. Un šī spēja faktiski viedokļu apmaiņa un jaunu ideju ģenerēšana, kur arī pēc tam pārliecināšana par to arī atbalstītājs, tā ir pati būtiskākā personības sportā. Turpinot par atbalstītājiem, kā jums šķiet, cik lielā mērā Latvijā ir viegli vai grūti piesaistīt atbalstītājus handbolam? Diemžēl nav daudz, kas mainījies pēdējos gados, un tā kā tas bija grūti pirms 10 gadiem, tikpat grūti arī šodien. Varbūt šodien ir grūtāk, jo finansiālā situācija Latvijas tautsaimniecībā un Latvijas uzņēmējdarbībā nav spīdoša, līdz ar to atbalstīšanas potenciāls ir ļoti ierobežots. Mēs šeit mūsu sporta veidā lielā mērā liekam akcentu sadarbībai tieši ar pašvaldībām, kur ir iespējas atbalstīt mūsu handbola centrus, atbalstīt jaunatnes handbolu, atbalstīt mini handbolu un iesaistīt šos mūsu jaunos trenerus, talantus šajā jauno handbolistu kustībā. Un redzēt, jūs jau arī iesākāt par jauno handbolistu kustību. Kā motivēt to, lai jaunatnes handbolisti, teiksim, veidotos un tas līmenis augtu? Kāda ir tā motivācijas sistēma jūsu federācijā izveidot? Mēs lielā mērā balstamies uz esošiem mūsu handbola reģioniem, kurus mēs mēģinām nedaudz paplašināt. Un to var panākt tikai ar pašvaldību atbalstu, ar novadu atbalstu, lai radītu apstākļus pirmkārt vecākiem, lai vecāki būtu ieinteresēti un būtu gatavi un droši savus bērnus, savus atvases aizvest uz zāli, jo šajā 1. 4. klases bērni paši reti, kad dodās uz sporta zālēm, vecāki viņus ved un jārada vecākiem šī pārliecība, ka tur viņi tiek gaidīti, pirmkārt šie vecāki, ka viņu bērni būs pie gādīgiem skolotājiem, pedagogiem un treneriem, pa viņiem parūpēsies, ka tas nebūs traumatisks un ka tur bērniem būs fun. Un vakarā atnākot bērns mājās, pateiks mammai un tētim, vecmammai, vectēvam, zini, es rīt atkal gribu iet, tas ir rezultāts. Ja mēs to nespēsim
tad droši vien mēs zaudēsim savas kādas priekšrocības arī šais novados. Bet, lai bērns atnāktu mājās no, teiksim, zāles un pateikt, bija fun, ir jābūt kaut kādai infrastruktūrai. Jautājums, cik lielā mērā teiksim, apmierināts ar sporta zālēm un šo te infrastruktūru, kas ir vajadzīga attīstībai? Vislielākā neapmierinātība manī kā federācijas amatpersonai radās pirms pāris gadiem, kad pēc netik dziļas analīzes mēs konstatējām kārtējo reizi, ka mūsu bērniem nav kur iet trenēties un spēlēt. Un šajā brīdī Eiropas handbola federācija bija uzsākusi programmu, mini handbola attīstības programmu SMART, kurā varēja valsts pieteikties, lai radītu infrastruktūru priekš mazajiem handbolistiem, mazajiem skolniekiem vietās, kur nav lielā handbola zāla. Jo mēs zinām, jūs arī ziniet droši vien, ka handbols tiek spēlēts uz priekš bērniem ļoti lielu laukumu. Kamēr aizskrien līdz vienam galam un atskrien atpakaļ, viņš ir piekus. Jā, līdz ar to ir šī īpašā infrastruktūra, kur sastāv no vārtiem, kuri atrodas somā, kur ir piepūšami 2 minūšu laikā, tiek spēlēts ar bumbiņām, kur saucās soft bumbas, mīkstās bumbas, respektīvi tās nav ādas bumbas, bet līdzīgas mums pazīstamām mačalkām, nedaudz varbūt cietāks. Respektīvi ar tām nevar traumēties, viegli paņemt mazajam handbolistam rokā, jo katram ir sava izmēra rociņa. Un laukums tiek marķēts ar vienkāršiem marķieriem un spēlē 4-4. Un laukums ir mazāks. Un viņam ir prieks skriet, mēs tiekšā un skriet atpakaļ, atņemt kādam. Un tādā veidā mēs pieradinām pie pirmajām šīm te handbola iemaņām. Paralēli šajā programmā skolotājiem tiek organizēti kursi, semināri, kuros skolotāji, kā izrādās, daudz ir mācījušies handbola sporta pedagoģijas akadēmijā. Viņiem tā nav sveša lieta. Tiek atsveidzināts zināšanas, un viņi gūst pārliecību par to, ka viņi to var, ka viņi to zina, un iegūst arī savu certifikātu savām nepieciešamas kvalifikācijas paaugstināšanas vajadzībām. Un organizējās, un mums ir arī projektu vadītāji reģionos, kuri rūpējās par šo te mini handbola tālāk popularizāciju. Tieši uz vietas, jo jebkurā sporta veidā ir skaidrs, ka tas, kad federācijā ir kāda laba iniciatīva vai kāda gudra doma, mēs mums tā domājam, ja nebūs mūsu šie te pārstāvi, mūsu idejas nesēji tajā reģionā, viss tikpat ātri nopluks, kā vasarā ūdenspēļķi izžūs. Taisnība. Daudzos sporta veidos ir novērojams, ka studentu vidū, ir sportistu trūkums. Daudzi, teiksim, no ne Rīgas pilsētām atbrauc uz Rīgu, sāk mācīties, te ir jauna vide. Vai jūs sporta veidā arī novērojams, teiksim, šī problēma? Jā, šī problēma ir ļoti izteikta, jo, kā jau noteikti vairums skatītāju, klausītāju zina, handbolā Latvijā nav profesionālu sporta komandu. Līdz ar to šim te pēc vidusskolu beigušajiem jaunietim, lai paliktu handbolā, ir jābūt ļoti lielai motivācijai. Vai arī lielam vecāku atbalstam, vai arī lielam atbalstam no kādu kluba treneriem vai pārstāvjiem, kuri viņu spēj motivēt, turpināt trenēties ar mērķi pēc kādu brīža būt Latvijas izlasē, vai arī braukt uz kādu ārzemju klubu spēlēt. Ja līdz ar to tas ir ļoti liels motivācijas nepieciešamais devs. Un, diemžēl, brīžiem tas trūkst. Tas ir saprotami. Ļoti daudz izaicinājumu ir jauniešiem pēc vidusskolas. Par to droši vien Nils varēs pastāstīt. Es esmu varbūt piemirsis, bet es zinu, ka tā bija. Un mēs šajā brīdī plānojam nedaudz šo sistēmu uzlabot handbola federācijā sadarbībā ar Latvijas sporta pedagoģijas akadēmiju, veidojot atsevišķu projektu vai programmu nākamajam gadam. Cerams, ka izdosies arī nodrošināt ar finansējumu, kad vairāk šie talantīgākie pēc vidusskolas beidzēji tiktu viņiem piedāvāts trenēties, mācīties sporta pedagoģijas akadēmijā, saņemot arī stipendiju no handbola federācijas un nodrošinot viņus rēdināšanu un nepieciešamiem treniņu apstākļiem, lai viņi būtu varbūt drīzāk tā, lai nebūtu šis arguments, man nav kur dzīvot, man nav ko paēst, man neviens nepiedāvā trenēties. Es ceru, ka mums izdosies šo tuvākā mēneša laikā noregulēt šo jautājumu, lai varētu handbola federācijas padomi, kas ir mūsu lēmēja institūcija, pieņemt šādu lēmumu par šādu projektu uzsākšanu. Ceru veiksmīgi. Es jums vēlu izdošanos. Paldies. Pirmdien Latvijas televīzijas pirmajā kanālā Sporta studijā bija diskusija
par to, kā motivēt hokeja izlases un basketbola izlases spēlētājus spēlēt zem valsts karoga. Diskusija bija interesanta. Jautājums, vai jums federācijas pārstāvim ir līdz šim bijusi pieredze, kā spēlētāji neīpaši vēlētos, teiksim, startēt zem valsts karoga? Vai arī tas tiek uzskatīts par pašsaprotamu jautājumu? Ja ir izlases spēles, tātad tur ir jāspēlē. Protams, katram spēlētājam tajā viņa komforta zonā nevar ielīst iekšā, kurā viņš dzīvo. Un man gribās ticēt, ka šie uzaicinājumi uz Latvijas nacionālās izlases spēlēm ir bijuši uzņemti ar sapratni, ar vēlmi būt izlasē, un ka viss ir bijuši. Vai ir bijusi ideāla situācija līdz šim? Vienmēr to es nevaru pateikt. Droši vien, ka nav. Ideāls nav nekas. Bet mums ir jārēķinās ar apstākļiem arī, kad ne visi ir ārzemēs spēlējušie spēlētāji profesionāli. Līdz ar to tur ir daži citi faktori, saistības ar darba devējiem, ar skolām, kurās viņi mācās. Līdz ar to mēs cenšamies tā ar izpratni arī viņu nepieciešams un varēšanas uzņemt. 14. martā Ludzā ir Latvijas Handbola federācijas zvaigžņu spēle. Zvaigžņu. Nu jau otrā. Jā. Ar ko tā varētu pārsteigt šogad? Pagājušā gadā, organizējot pirmo zvaigžņu spēli, tādā izpratnē, kā mēs viņu esam radījuši, es teiktu tā, jo pirms tam arī ir bijuši kaut kādi mēģinājumi spēlēt zvaigžņu spēli, zvaigznes sabrauc, uzspēlē, un līdz ar to tas nav kā notikums. Mēs pagājušā gadā pieņēmām lēmumu, ka šim jābūt notikumam, un pirmais šis te notikums kopā ar Dobeles pašvaldības vadību tika organizēts Dobelē, un tika Dobele arī sveitīta par handbola galvaspilsētu Latvijas. Kāpēc ne? Vienkārši citiem ir tagad jāsaka, nē, viņi nav, mēs esam labāki. Ja, līdz ar to tā ir atkal kāda sāncensība, un tas man dara prieku, jo mēs esam sportā galu galā. Un tika izgatavots arī Latvijas Handbola federācijas karogs, kurš tika pacelts fanfarām skanot, un laiks arī tajā dienā mums priecēja. Un bija notikums ar elektronisko balsošanu. Ļoti liels skaits balsotāju bija. Un pavērtējot pēc tam interneta pārskatos, kuros brīžos ir balsots, mēs sapratām, ka pirmās stundas daudzās skolās droši vien bija priekš skolotājiem liels izaicinājums. Nesaukšu pilsētas, lai šogad nepievērstu šai lietai tik ļoti uzmanību lielu no skolotājiem. Bet bērni, dariet to. Tas ir labi, ja jūs atbalstat savējos. Un līdz ar to šī iesaiste šajā balsošanā pagājušā gadā mums deva pārliecību, ka viss ir pareizi. Šogad mums ir vēl pāris akcijas paredzētas līdz martam, lai šī balsošana būtu vēl interesantāka. Protams, mēs gaidām lielu arī pašu klubu spēlētāju līdzdalību šajā balsošanā, nevis balsojot, bet sev prezentējot. Jo mums būtu nekorekti stāstīt, ka Nils ir labākais balsojot par viņu. Ja mēs varam prasīt, lai Nils pastāst par sevi, jā, tad katrs izvēle. Bet savukārt klubs, piemēram, Tenaks, varētu savos sociālos medijos un savā mājaslapā un pašvaldību arī savā avīzē varētu stāstīt, kad ir jābalso par saviem džekiem. Tā kā uz vēlēšanām. Vai tam man jāmāc? Jā, un līdz ar to šis abu divu komandu sastāvi varbūt gana interesanti. Zinām arī NHL Girgensona fenomenu. Jā, pagaidām nekāda fenomena mūsu mājaslapā nav, bet ejiet, skatieties, atbalstiet un radiet savus pārsteigumus, par ko mūsu federācija būtu jādomā, jālauz galva, ko atļaut, ko nē. Un šogad būs Ludzā. Ludzas novads, Ludzas pašvaldība ar lielu prieku uzņēma šo piedāvājumu. Tika izvērtēts, un tur noteikti būs sava odziņa šajā notikumā, šajā pasākumā, jo mēs lielu daļu no šī organizatorisko pienākumu uzticam, un Ludza ar lielu prieku arī uzņēma. Tā kā šis Latgales novada kolorīts, es ceru, būs atšķirībā no citiem. Jā, kā tur būs? Kas grib, brauciet, kam nav laika. Vai jūs domājat, ka jums nav laika? Skatieties sportacentrs.com tiešā translācijā. Un, protams, līdz martam dzīvojam un balsojam par savējiem. Tad tiekamies Ludzā. Tiekamies Ludzā. Vislabāk. Tieši tā. Paldies. Pievēršamies Nilam, kurš nedaudz uztraucies, bet viss būs kārtībā. Nils tātad decembrī Rīgas domas kausa izcīņā ir debitējis pieaugšo izlasē un diezgan labi tur sevi parādījis.
Kā tu pats vērtēji savu sniegumu un savu debiju? Es īstenībā nedomāju, ka būs tik labi. No sākuma domāju, ieietīšos komandā, paspēlēšu, bet treneris uzlaid laukumā un viss sanāca. Pats īstenībā esmu šokā par to. Cik lielā mērā tas tev ietekmē, ka treneris tev uzticējās? Ļoti lielā mērā, jo treneris man pirmajā spēlē uzlaida uz laukuma, un es parādīju to, ka es varu spēlēt, kā viņam patīk, varu iemest savus metienus, un tas viņam laikam patīk. Pastāsti pats, kā tu tiki līdz handbolam? Kur tu to sāki, cik, kāpēc? Kas tev pagroda, vai tu pats teici, es iešu? Es nezinu, varbūt daudzi skatītāji nezinās, kur atrodas iela. Iela atrodas 20 km no Dobeles. Tur es mācījos skolā, kuru slēdza. Aizgāju mācīties Zautas, tā bija 6. klase. Un tad handbolā man ievilināja Lauris Špels un Uldis Sarājs 2. semestra pusē. No tā laika es sāku spēlēt handbolu. Un jau 7. klasē, Valdis Rozentāls piedāvāja iet uz Mureņiem. Pēc 7. klases. Uz to piedāvājumu pieņēmu. Tā es tur vēl joprojām mācos. Kāda tev ikdiena ir kāda tev ir šodien, teiksim, no rīta tu celies, mācības, tad ir treniņi, tad ir atkal. Vai tu vari pastāstīt, teiksim, vienu dienu no savas dzīves? No rīta jāceļās ir 7 no rīta. Tad ir brokastis ļoti svarīgs, kas ir. Protams, jebkuram sportistam. Jā, 8 no rīta sākās stundas. Treniņš ir 9:25. Treniņš ir tā kā 2 grupās. No 10. līdz 12. klasē treniņš ir 9:25. Un no 8. līdz 10. ir treniņš 11. Pēc treniņa atkal ir stundas. Tur jānopūšas. Jā, tur jānopūšas. Stundas, kā kur dienu, pārsvarā ir līdz 4. 4 ir jāpilda mājas darbi. Tas ir atkal tā 11. 12. klase. Jāpilda mājas darbi līdz 6. Tad 6:15 ir treniņš. Pēc treniņa treniņš ir līdz 8. Pēc treniņa ir vakariņas 8. Un pēc tam ir brīvais laiks. 10:30 ir jau jātaisās uz gulētiešu, un 11. jau jāguļ. Un brīvdienās sanāk, kad ir spēles, jā? Jā, šosezon sanāk tā vairāk spēles, jo 3 apri jāspēlē. Un vēl tas izaicinājuma kausu mēs spēlējām, kā sanāk, katru nedēļu. Diezgan liels lods. Jā, dažas nedēļas pat sanāk 3 spēles. Vai tu, kā spēlētājs, esi saņēmis uzaicinājumus, varbūt no ārvalstu klubiem? Pagaidām vēl neesmu saņēmis, bet es gaidīšu. Kā tev šķiet, varbūt tur ir lielāka izaugsme, teiksim, tādai sportistu attīstībai? Es domāju, ka jā, bet tas ir īstenībā kā kurā klubā. Ja ir tā kā Mureņos 2 treniņu dienā, tad jā, bet ja nedēļā ir 3-4 treniņi, tad diez vai. Un varbūt tu vari padalīties ar tādu mazu, citiem tas ir noslēpums, citiem tā ir liela vēlme izstāstīt, kādi ir tavi, teiksim, tuvākie plāni saistībā ar sportu, mācībām, karjeras veidošanu? Par mācībām es vēl domāju. Tagad es ar treneri Ivaru parunājos. Varbūt viņam kaut kāds pazīstams ir, kurš zina, kurš varētu paspēlēt ārzemēs. Mēs runājam. Tagad es sākšu meklēt kaut ko ārzemēs, kurus varētu uzspēlēt. Labi. Turpinājumā ir ātro jautājumu sadaļa. Es tev uzdošu jautājumus, un tev ir jāatbild pēc iespējas ātrāk. Jā. Kāda bija tava iesauka bērnībā? Nilsons. Piespēlē metiens. Metiens. Kas handbolā ir galvenais? Komandas spēle. Blondīns vai brunetis? Blondīns. Kas uzvarēs pasaules čempionātā handbolā? Tas ir grūts jautājums, jo tagad tur ir ļoti, ļoti spraigi. Tur nevarēs paredzēt. Labi. Kas jādara labam fanam? Jāfano. Tavs hobijs ikdienā?
Sports. Nav. Cik reizes tu vari piepumpēties? Nē, es skaitīs. Tavs uzdevums izskaitīt. Kas ir tavs elks? Noteikti, kad Vācijas izlases spēlētājs, tas ir kreisais malais spēlētājs Uwe Gensheimers. Un ko Nils sev pašam vēl? Lai veids Lai veids. handbolā. Novēlu tev, Nil, novēlu jums, lai izdodas. Tiekamies Ludzā. Tiekamies Ludzā. Visu labu! Visu labu! Sporta zīmols Joma vēlas dāvināt vestes Latvijas Handbola federācijas ģenerālsekretāram un Nilam spēlētājam. Ja nu gadījumā uznāk augstums, tad lai vēl var sasildīties un lai labi kalpo. Lūdzu. Paldies! Protams, šis te produkts noderēs, jo viņš ir silts, kvalitatīvs un arī treniņiem labs manā vecumā. Paldies!